Līdz Rīgas maratonam ir atlikuši 40 dienas. Un atgādinu to, ka Rīgas Latelekom maratons norisināsies 14. un 15. maijā, 2 dienās. Pirmā diena bērniem, Rimī mazā trasīte, turpat varēs vismazāk izskriet 200 un 400 metru trasītes. Un tad otrā diena nopietnie attālumi 6, 10, 21 un arī 42 kilometri. Un pēdējais attiecās uz mani visvairāk. Es gan vairāk šobrīd pavadu lasot par skriešanu, kādas 2 nedēļas, šķirstot kādas citas gudrības. Teorija. Jā, es apgūstu teoriju, jo 2 nedēļas man daktars ir pateicis, ka skriet nevar. Turklāt, es jums varu atklāt nelielu noslēpumu. Lielākā daļa fizioterapeitu Latvijā, viņi noliedz skriešanu. Bet nedēļas nogalē tu esot redzēts skrienam tomēr? Jā, nu es nezinu, meža cūks man varēja redzēt vienīgais, jo es skrēju laukos un ir kārtīgi satraumēts ahils. Jā, viņš gan nav iekais un nav sarauts, paldies Dievam, bet viņš ir dabūjis to slodzi virsū, par kuru ķermenis nav zinājis neko savā dzīvē, un šobrīd lēnām, tas ieteikums ir lēnām atsākt. Protams, gribās tagad uz pavasari. Cik ir lēnām? Kādi ir tie attālumi, kad tu skrien šobrīd? Tur viss dalās, tur tā aerobā slodze un anaerobā slodze, un ko tu lieto par enerģiju, gaisu vai rīsiņus, jā, kas tev ir asinīs vai to, kas tagad pavasarī ir gaisā, un ir miksētēji visādi skrējieni. Starp citu, kas man likās neizprotami, bet kas ir ļoti, ļoti efektīvi un ļoti progresu klāt nesoši, ir skriešanas un iešanas miks. Iešanas un skriešanas intervāli, jā, tur ļoti tiek izmētāts pulss, jā, no zemu līdz augstam, un visādā ziņā tās kājas paspēja atpūsties, un tu it kā iedod cerību muskulim, ka, beidzot viss būs kārtībā, ka vairs neskriesim, un līdz ko viņš atpūšās, tā tu viņam dod atkal slodzi virsū, un tādā veidā viņš tā kā trenējās. Man jautājums vēl tāds par psiholoģiju, jo tieši par to attiecīgo dienu, kad tev jāskrien, pamosties no rīta, es zinu, pats no skriešanas ļoti grūti nomotivēties skriet, jo tas tāds, sporta veids, darbība ļoti sarežģīta. Kā tu sevi nomotivē tieši tā attiecīgai dienai šodien izskriet? Tagad jau nav problēma, tagad spīd saule un ir silts. Es tev varu atgādināt par laiku, kas bija janvārī un februārī, ja, kad tu pamosties un ir slavenais -4, slapšs sniegs ārā. Un paskrien tagad. Ja tev ir laikapstākļi būtībā tajā motivējošajā, ja saule spīd skaisti, tad tev ir tā būtībā mani motivē tas, ka treniņu grupas biedri. Treniņu grupas biedri, mēs ik pa brīdim tiekamies, jā, un kāds, kurš noskrien labāk vai vairāk, viņš tad mums ir tā grupa Facebookā, viņi ieliek, bildīt savu klāt, trasīt, pa kuru izskrējuši ir un tā, un tad arī treneris motivē kaut kādos brīžos. Tas viss ir, bet tas tā lielākā cīņa ir galvā reāli. Ir ceļš, kad ir kaut kādas problēmas tehniskas ar kājām vai muskuļu sāp, un tev pasaka, nevar skriet tagad, jā. Un tev ir palikts pusotras mēnesis, no kurām ir skaidrs, ka pēdējās 2 nedēļas nekādu smago slodzi vairs nedrīkst dot virsū. Jā, tas nozīmē, ka tev ir jau jāiet tajā sacensība, jau tajā režīmā, kurā tu jau tur iekūņojies un fokusējies, un tur vairs nedrīkst skriet 30 un 40 kilometrus tur pa brīvdienām, un tā, tur tam rāmāk viss ir jādara. Tā kā tāda viena no aksiomām, ko es esmu sapratis, ka neskriet ir grūtāk nekā skriet reāli. Bet, ķermenis, kā viņš tev atbild, kā viņš tev signalizē, tā viņš signalizē. 15. maijā tātad, jā, lielā šteles, un starts būs agri, 8:30 lielais starts iet, un tas nozīmē, ka, vēlākais, kad drīkst piecelties, ir 6 no rīta, lai viss pamostās, lai rīta pūtru var apēst, sapičkāt visas tās želējas iekšā, kas ir atsevišķs treniņš, starp citu, ka tev ir jāskrien garās distances un jāēd tās želējas, kuras, tas sporta uzturs, kuru tā kā tu trasē lietos, lai tev nav tur pārsteigumi. Jo tur ir līdz diezgan nepatīkamiem stāstiem, kas trasē notiek, ja tu izdomā pamēģināt citu garšu vai citu sastāvu. Noteikti būs laiks, tu varēsi varbūt kādu atsevišķu raidījumu veltīt tam uzturam tieši. Tā, man liekas, arī ļoti interesanti. Viens ir treniņš, otrs ir tas uzturs. Uzturs, jā, lai tu zini, kurā brīdī tev vajag, jā. Jo tas kuņas nevar paņemt tik daudz, cik tu gribi tajā vienā reizē ceļš, kad tu skrieni, vai ne? Tad, mēs tādu miltainu pļeku ielikt mutē, tas nav vajag forši, ka tev jau mutas savs jau ir, jā, tā kā 14. un 15. maijs, un gaidam arī līdzjutējs, jā. Tur būs trase, jau šobrīd ir marķēta Latelekom maratona mājaslapā. Tur apskatieties, kur labprāt jūs stāvēsiet. Protams, tie būs tilti, tā būs krastmāla un tā, kur varēs masveidā redzēt, kā skrien, piemēram, cilvēki, kas maratonu var noskriet 2 stundās un 10 minūtēs. To es gribu redzēt pats.